Labrīt! Šis būs ģenerālais lasījums Aunas zīmju pārstāvjiem nākamajam mēnesim, oktobrim, šim mēnesim. Šis būs ģenerālais lasījums, tāpēc ne viss ar tevi var rezonēties. Ļoti svarīgi ir noskatīties arī savu mēnesi un ascendenta zīmju video. Un tagad mēs skatīsimies, kas sagaida Aunas. Kas jūs sagaida, kas ir šajā brīdī, kāds ir izaicinājums, iespēja, attiecības, nauda, kas ir jāatlaiž, negaidītā enerģija, ko jūs neredzat, uz ko jāliek fokus un padomas. Tā, izlikšu visas kārtas uzreiz ārā, lai ir skaidrība. Tātad kavas apakšā ir ziržļu bruņinieks. Ja? Tātad vēlēšanās iet, sevi attīstīt, ja? Meklējām virzienu, ceļu, uz kurien doties. Varbūt kādu laiku esam sēdējuši un par šo domājuši, tad oktobrs ir īstais brīdis, lai realizētu kaut ko un varētu virzīties ārā no šīs stadijas. Es jūtu to, ka kāds no jums noteikti ir paņēmis pauzi vai no cilvēkiem apkārt, vai no kaut kādām lietām, kuras, teiksim tā, jums īsti vairs nav vajadzīgas. Jo šeit ir tāda enerģija, kas aicina virzīties un doties uz priekšu, ķert un piepildīt, teiksim tā, visas sirds ieceres. Jo šajā brīdī pirmā kārts ir kausu desmitnieks. Šajā brīdī tiešām viss ir kārtībā. Daļai no jums ir ļoti labas attiecības ar tuviniekiem, ar ģimenes locekļiem. Tiešām šobrīd vispār nav nekā tāda, par ko vajadzētu uztraukties. Bet ļoti interesanti, ka apakšā ir attiecības, jo kausa mums runā par jūtām, un apakšā mums ir attiecībās monētu piecinieks. Tad kāda daļa no jums saskarsies ar grūtībām attiecībās, ja? Jo mēs redzam naudu un finanses, mums ir monētu četrnieks. Tas nozīmē to, ka kādam no jums noteikti nāksies pierādīt sevi un aizstāvēt savas intereses. Tiešām jā, varbūt saistībā ar finansēm, ar darbu, jo kas ir jāatlaiž, ziržu septītnieks, šis cilvēks ir uzbūvējis sev priekšā sienu un ir ļoti, tā kā, teiksim, piesardzīgs. Un varētu būt, ka kādam no jums vai no attiecības traucē darbam, jo šeit ir iespēja augstākā tiesa apzināties, kaut ko nojaust, kaut ko saprast, kaut kas ir, teiksim tā, kaut kāds noslēpums nāks gaismā. Un jo izaicinājums ir saules kārtas, pozitīvisma, optimisma, prieka, sasniegumu, tiešām ļoti tāds pārmaiņu pilns mēnesis, jo mums, uz ko ir jāfokusējās, ir laimes rats. Tas nozīmē to, ka notiek ļoti, ļoti daudz visādu notikumu nākamajā mēnesī.
Bet negaidīties, ko tu neredzi, ir tas, ka tu esi domstarpībās ar sevi un nespēji pieņemt kādu lēmumu. Nu, un šeit šis lēmums ir saistībā ar to, vai mēs esam ļoti labi jūtamies pašreizējās attiecībās, vai tiešām viss apmierina, vai mēs varam uzticēties cilvēkiem, kas mums ir apkārt, jo tev ir jāatlaiž šī pastāvīgā aizstāvēšanās, jo ļoti, ļoti daudz par kaut ko tu satraucies, kaut kā patiesībā, šeit ir tāda enerģija, kas liek svārstīties. Vienā brīdī ir labi, otrā brīdī jau atkal ir slikti, ja? Un tad nevaram saprast, kas ir tas, pie kā tu turies un kam tu pats bloķē sev ceļu un neielaid iekšā šo iespēju, jo tavs padoms ir kausu devītnieks. Šis brīdis, jā, desmitnieks ir noslēgums, un devītnieks jau ir sasniegums. Un tas nozīmē to, ka pirmkārtām uzticies un vadies pēc savas sirds, pēc savām sajūtām. Un ja tiešām ir kaut kas, kur tu redzi to, kad tu esi situācijās, kurās viss ir labi, viss ir kārtībā, viss ir stabili, jā, bet tev nākas visu laiku par kaut ko uztraukties, par kaut ko raizēties un, aizstāvēt sevi no citiem cilvēkiem. Varbūt tad jāpadomā, ka šī vieta varbūt nav tik, kā lai paskaidro? Tieši tā kā Zobenu Dilnieks, tā arī šobrīd man, lasot šīs kārtas, ir iekšā tādas tā kā pretrunas. Man gribās visu, ko es saku, man gribās apšaubīt manu teikto, jo, uz ko jāliek fokus, jā, laimes rats. Kā pa kalniem, tiešām kā pa kalniem, jo šeit ir tik laba, pozitīva enerģija, emocionāli, bet fiziski ir grūtības, jā. Noteikti jāpiesargā sava veselība, jāparūpējās par to, lai ir pienācīga atpūta un klausat savu ķermeni, savu iekšējo balsi. Un, ja kaut kas arī šobrīd nelīdz galam ir skaidrs, tad tas viss nāks gaismām. Tajā brīdī, kad jūs atlaidīsiet, centīsieties situāciju nekontrolēt, bet ļaut viņai pašai atrisināties, izvērsties, notikumiem iet savu gaitu, un būs jāpieņem kāds lēmums, un jāvadās pēc tā, kas ir iekšā tas, kas emocionāli tev ir svarīgs un vajadzīgs, jo šeit mums divi kausi, divas monētas, zizlis un zobens, jā, tad ļoti, ļoti emocionāli, mentāli un fiziski tiešām ļoti, ļoti daudz visu kā šajā mēnesī. Bet, par cik izaicinājums ir saules kārtas, saglabāt pozitīvismu, optimismu, darīt visu iespējamo, lai būtu laimīgi, priecīgi, jā, jo iespēja tiešām ir apzināties to, kad varbūt ir jāatstāj sliktās domas, darbs aiz muguras un jādomā, kā sevi attīstīt un darīt visu iespējamo, lai sasniegtu savus mērķus un visas iespējas atpūstām rokām stāties visam pretī. Jā, fokusējamies par to, ka mēs paši veidojam savu dzīvi, un ja mēs gribam kaut ko mainīt, ja kaut kas neapmierina, mēs tiešām varam to izdarīt, un viss ir sasniedzams. Galvenais ir gribas spēks, vēlēšanās un uzticēšanās sev. Diezgan haotisks pirmais lasījums. Bet es ceru, ka kaut kas no šī visa
tomēr noderēja un paldies jums!